Centrs būs atvērts, un tātad ziedot varēs šodien un arī rīt, kā arī 2. janvārī. Bet no 31. decembra līdz 1. janvārim asins nodošanas vietas būs slēgtas. Un vēl Latvijas Nacionālās operas baletāžas zālē šodien notiks atvadīšanās no mūžībā aizgājušā baletdejotāja, pedagoga un arī kino aktiera Haralda Ritenberga. Ritenberga radošais mūžs ir neatņemama Latvijas baleta un kino vēstures sastāvdaļa, bet savu skolnieku atmiņās viņš paliks kā iedvesmojošs pedagogs. Viņš baleta trupā dejoja no 1951. līdz 1977. gadam un kļuva par vienu no spilgtākajiem pēckara paudzes romantiskā baleta ideāliem. Savas karjeras laikā viņš nodejoja vairāk nekā 40 nozīmīgu lomu, tostarp Zigfrīdu, Gulbju ezerā, Princi Albertu, Žizelē, Pēru Gintu, Romeo un vēl daudzas citas. Haralda Ritenberga talants spilgt izpaudās arī latviešu kino, un viņa atveidotās galvenās lomas filmās Šķēps un Roze, Nauris, Vēla kalpa un Vēla kalpa Vēla dzirnavās iemantoja plašu skatītāju mīlestību un kļuva par nozīmīgu Latvijas kino zelta fonda daļu. Un nemazāk nozīmīgs ir arī izcilā mākslinieka ieguldījums pedagoģijā. Viņa vadībā izauguši daudz Latvijas Nacionālā baleta solisti un arī trupas dejotāji. Jā, šobrīd 29. decembra rīta turpinājumā mēs nedaudz paskatīsimies uz divām pusēm, gan uz priekšu, gan atpakaļ. Gribam zināt, kas būs rīt, bet tas ir lielā mērā saistīts ar to, ko esam piedzīvojuši arī iepriekšējās dienās. Par ko tad mēs runājam? Ziemassvētki aizvadīti bez sniega, brīvdienu noslēgums bijis vētrains, bet tuvojoties gadumijai gaidāms ne tikai sniegs un sals, bet pat puteņošana. Vai šoreiz ziema iestāsies uz ilgāku laiku? To pārnosim ar kolēģi Tomu Vrici, kurš mums pievienojas. Labrīt! Labrīt! Tāda vētra varbūt arī tāds kā revolucionāra fronte, kā varētu saistīt to ar tām pārmaiņām, kas ir gaidāmas, vai tieši tāpēc varbūt tas pūtiens bija tik spēcīgs, ka mainās laiks apjomīgi? Tā varētu teikt, jā, tas pūtiens iezīmēja izmaiņas, kas Eiropā sākās jau uz Ziemassvētku brīvdienu beigām, kad tos valdošos dienvidu rietumvējus, kas valdījuši gandrīz visu decembru un gādājuši mums silto laiku, un tad beidzot nomaina tādi stabili ziemeļvēji, kas iepūta diezgan skarbi. Pie mums Latvijā gan stiprākās vēja brāzmas Ventspilī un Liepājā bija 28 m/sekundē, un kas interesanti, tas nav šī gada stiprākais vējš, lai gan pūtiens kopumā, ņemot vērā tos postījumus, šķiet, ka ir bijis tāds spēcīgākais, bet 12. oktobrī, starp citu, man godīgi sakot, nav palicis atmiņā, bet Daugavgrīvā bija 29 m/sekundē, bet tā bija tikai tāda viena īslaicīga brāzma, šoreiz gandrīz diennakti pūta bez mitas, un Baltijas jūrā, citviet Somijas, Zviedrijas krastos bija pat 35-40 m/sekundē, tā ka reģionā kopumā tiešām var teikt liela vētra, un tā sāk ienest vēsu gaisu. Šobrīd gan visā Latvijā vēl to nejūt, bet Latvijas austrumos jau kopš vakardienas ir gan sniegs, gan sals. Turpmākajās dienās sals pieņemsies spēkā, sniks arvien vairāk. Vēl par aizvadītiem svētkiem es gribēju izcelt divas lietas citur pasaulē. Īslandē 24. decembra vakarā piedzīvoja savu jebkad siltāko decembra dienu un vakaru, Ziemassvētku vakaru, 19,8 grādi plusā. Vauzi forši. Varētu teikt tā fjordā. Kopumā bija ļoti tieši tā, silts Islandē, bet tieši tajā fjordā tur nostrādāja fēnu vēji, kad vēji no kalniem pūš lejup, tie parasti jau ir zaudējuši savu mitrumu kalnos, izlījuši, izsniguši, un tāds sauss gaiss virzoties lejup saspiežas, un tad īslaicīgi tas var sasilt par vairākiem grādiem, pat par 11 grādiem. Kāda šoreiz noticis, jo Islandē pat vasarā 19,8 grādi nav pārāk bieži Un otrs tāds, jau krietni plašāks reģions, faktiski visas Amerikas Savienotās valstis piedzīvoja siltākos Ziemassvētkus vēsturē. Izņēmums bija austrumkrasts, kur ir Ņujorka un Vašingtona, kur sniga un bija sals, bet citos štatos pat 10-15 grādus siltāks nekā tam parasti vajadzētu būt. ASV vidienas un dienvidu štatos faktiski vasarīgs laiks bija. Tādus Ziemassvētkus Amerikas Savienotās valstis vēl nebija piedzīvojuši. Tā kā tas mūsu siltumīšs tāds bez rekordiem, tāds ļoti mērens bija. Mums bija jau brīžiem pavasarīgi arī uzspīdēja saulīti, bet nekas tāds rekordu cienīgs. Bet ja mēs vēl par mums, par Latviju runājam, tās tuvākās dienas tagad pāris dienas darba dienas, tad atkal svētki, brīvdienas, gadumija, tu teici, ka sals pieņemsies spēkā tā ļoti jūtami? Jā, ļoti jūtami jau šovakar sāks piesalt un arī sāks stipri snikt
snikt, bet tā stiprā snikšana te uzreiz skatītājiem jāsaka, ka visu Latviju neskar. Šī būs tā reize, kad atkal no Baltijas jūras, tādās relatīvi šaurās joslās no ziemeļrietumiem uz dienvidu austrumiem sniega joslas virzīsies un vairāk skars Kurzemi un Zemgali. Un jau ap gadumiju var būt situācija, ka dažās vietās Kurzemē ir pat 20, varbūt pat vēl vairāk centimetru sniega, bet dažus kilometrus uz vienu jūras pusi ir tikai daži centimetri sniega. Tās atšķirības lokāli būs ļoti lielas, tāpēc, ja Ziemassvētku brīvdienās mēs iepriekš runājām, ka sniega lāpstu nevajag mašīnā. Vai ne tieši tā tom, jā. Tieši tā tom, jā. Tad tagad jārēķinās, ka īpaši Kurzemē un Zemgalē jaungada brīvdienās reģionālie ceļi, nomaļāki lauku ceļi var būt grūti izbraucami. Un temperatūra arī tātad jau no rītdienas diezgan stabila zem nulles, piekrastē vēl ap nulli svārstīsies. Bet kas īpaši jāņem vērā, ka jaungada naktī tie, kas dosies ārā svinēt, jūs pat minējāt, ka Rīgā tieši tā, jā. vietas, kur jaungadu sagaidīt ielās, būs ļoti augsts. Mēs, es domāju, esam pat piemirsuši par tādu augstu -10, -15 grādi. Daudziet būs jaungadnaktī. Rīgas centrā varbūt negluži -10, bet vienalga jārēķinās, ka saules būs diezgan pamatīgs. Un jaungada naktī jau tikpat kā visā Latvijā tas sniegs arī tad būs dažās vietās daudz, dažās vietās tikai mazliet, bet sniegs būs par ļoti stabilu un noturīgu sala periodu šo gan tomēr nevarēs saukt, jo jau 2. janvārī visu Latviju pārņems tāds neliels atkusnis, bet tas nenokausēs visu sniegu. Pēc tam atkal sniks, atkal piesals, tā kā janvāris kopumā, vismaz tā pirmā puse izskatās, ka turpināsies ar tādu nelielu mērenu salu, ko ik pa brīdim pārtrauks kāds maziņš atkusnītis, sniegs saglabāsies, bet par bargu tādu ziemu mēs runāt vēl nevaram, bet beidzot būs atnākusi ar sniegu un ar augstu. Nu, ja ne barga, tad vismaz ieradusies. Jā. 26. gadu būs ziema arī. Jā, Ziemassvētki tādi vairāk pavasarīgi, jaunais gads būs kā reiz ziemīgs. Tagad par šodienu pavisam ātri, tātad šobrīd vēl Latvijas austrumos tikai sniega un ir apledojuši ceļi citviet. Situācija ir mazliet labāka, jo Kurzemē temperatūra joprojām stabila virs nulles, bet atsevišķi ceļu posmi ir slīdeni autovadītājiem, tas jāņem vērā, bet dienas gaitā braukšanas apstākļi tikai pasliktināsies, jo nokrišņi turpināsies, turklāt dienas otrajā pusē uz vakar pusi vietām sniks stipri, arī putiņos, jo vējš pieņemsies spēkā braukšanas apstākļi, tādēļ jārēķinās slikta redzamība, apladojuši sniegoti ceļi, gaisa temperatūra līdz dienas vidum būs valsts austrumos 0+1, rietumos līdz 4-5 grādiem, bet pēcpusdienā un vakarā temperatūra pazemināsies, visā Latvijā kļūs vēsāks, piesals, un ziemeļrietumu vējš atkal brāzmās 12-17, piekrastē 20-23 m/sekundē, un Rīgā arī līdzīgi visas dienas gaitā nokrišņi, tagad rīta pusē vēl tas ir lietus, vēlāk slapjš sniegs un sniegs, vēja brāzmas pilsētas centrā līdz 17 m/sekundē, bet pilsētas ziemeļos arī dažas brāzmas ap 20 m/sekundē. Šobrīd temperatūra +2-+3 grādiem, tā tas būs līdz dienas vidum, bet vakar pusē arī galvaspilsētā piesals būs 0-1 grāds, ielas būs slidens. Pareizs laiks ir 7:01 minūte. Paldies! Labrīt! Labrīt. Rīts vai vakars, alga viena. Protams, Danuta. Kur tu bez manis, Danuta? Sentencīti izspēlēt, bet tiešām režīms noteikti es pieļauju noteikti, tas šaubos par jums, bet es zinu, ka mums ir labi. Man negūs tieši tā, jā. Tur viss sagājis kopā. Es pieļauju, ka daudzi tiešām izmantojuši ir iespēju gada laikā iekrāto miega deficītu atgulēt lielās dienās. Citi varbūt tieši pretēji, mēģinājuši ķert tos saules starus un saprast, ka ir arī diena. Saules starus, tu redzēji? Vai ne, Danuta? Brīvdienās 3 saules stari. Bet, lai vai kā būtu, mēs skatāmies visai cerīgi uz sadarbību, ar jums. Kopā pavadīto rītu šo ar jums kopā, jā. Ka jūs tomēr par spīti rītā vakar izlīmējumam tādam amorfam esat tomēr atzīmējušies mūsu kompānijā pieslēgušies. Jā, tādu veselā saprāta devu man šķiet, ka nedaudz jau vajag arī šajā svētku periodā. Tieši tā, jā. Esam priecīgi būt šeit kopā ar jums, cerams arī, ka jūs ar Protams, mums. Danuta. Tas ir pāris temats, ko tad šajā rītā mēs vēl Tieši tā. pacelāsim par to, kā gada griezumā mainīsies drošības situācija uz Latvijas austrumu robežas un cik daudz resursu nākas veltīt cīņai ar
nelegālās imigrācijas izpausmēm. Šajā pusstundā plašāk izvērstāsim valsts robežsardzes priekšnieku Gunti Pujātu. Bet kā un kāpēc izmest digitālos atkritumus, ja izslēdzot datoru, tie tāpat kļūst neredzami, ar ko virtuālas drazas un to ekoloģiskā pēda atšķiras no reāli taustāmiem atkritumiem. To parunāsim ar Vinetu Sprugaini no Latvijas Valsts radio un televīzijas centra. Jā, savukārt uzreiz pēc 8:00, kā ierasts pirmdienās, paziņosim šova Pārdziedi mani 5. epizodes uzvarētāju skatītāju balsojumā. Tieši tā.